Vēlreiz labvakar visiem. Un manas kārtējas pārdomas par šo vēlēšanu farsu 2025. gada vēlā pavasarī vai agrā vasarā. Un par to, kad nav jau īsti izvēles, par ko balsot. Nav. Ir jāizvēlas, diemžēl, starp mazākajiem ļaunumiem. Tātad par Šleseru nē, par vienotību var balsot tikai debīliķi vai tādiem, kuriem ar veselu saprātu kaut kas sen nav kārtībā. Zilzemnieki nē, stabilitātei nē. Kas paliek? Suverenitātei, kas par suverenitāti? Mēs neesam suverēni. Kādreiz mēs pakaļ aizījām Maskavai, tad mēs pakaļ aizījām Vašingtonai. Kas tur par suverenitāti? Tad kādreiz par to, ka bija gejs lika cietumā vai psihinē, tagad par to, ka tagad var atklāti ar savu slimību, savām novirzēm, var atklāti zīmēties, un tev par to nekas nebūs. Tieši otrādi tev aizstāv likums. Tā kā jaunieši, man liekas, viņi tā daudz maz pieņemami, jo viņi ir pret globālistiem, bet viņi ir apvienojušies ar suverenitāti un es Jūlijas Stepaņenko nedēļuši, ka baigi uzticētos. Jo, lai kā tur nebūtu to Ukrainu, viņi nav nosodījusi Krievijas iebrukumu Ukrainā. Viņi ir atbildējusi aplinkus žurnālistu jautājumiem, bet viņi nav nosodījusi. Tad vēlreiz par vienotību var būt balsot tikai idiots, morāli un psihiski atpilds cilvēks. Par nacionāļiem arī nē, starp citu nacionāļi ir viena no tiem, kas piedars Latviju ar visiem babajiem un visiem pārējiem nigām un tam līdzīgiem etniskiem pabirām. Bangladeša, Indija un tam līdzīgi. Tā kā attīstībai par varbūt, tur varbūt ir daži kandidāti, bet progresīvi noteikti nē. Tas ir tas ceļš uz nekurieni. Es vispār Latvijā esmu vīlies, jo es atgriezos mājās, bet es neatpazīstu to valstu, kurās piedzim un uzaugu. Mēs esam vienkārši jau tikpat piedrist ar babajiem, nigām un tam līdzīgiem etniskajiem mēsliem, kad man vairs nav nozīmes, kur es dzīvoju. Anglijā, Francijā, Vācijā, Nīderlandā, Latvijā. Visur tie paši etniskās pabiras. Bangladeša, Indija, vispārējais. Es pat nemāku attēlot to, kā runā Bangladeša un Indija. Tas vienkārši, viņi vienkārši smirt. Tāpat kā Melnija. Un pateicoties tādiem pidrasiem, kā Judinam, kurš ir tur kādā imigrācijas komisijā, jā. Pateicoties tieši tādiem pidariem, kā Judinam, jā, mūsu Latvija tāda ir piedrasta ar visādu šo etnisko drazu.
Es atgriezos, kaut gan es zināju, ka viņi ir daudz. Es atgriezos ar cerību no viņiem atelpot, atgūt elpu. Vienkārši man Anglijā palika par smagu un par biezu. Jo Anglija paliek ar katru gadu ar vien melnāka, netīrāka un piedristāka un pilnāka. Latvijā es esmu ārkārtīgi smagi vīlies. Galvenokārt pateicoties mūsu smirdīgajām, korumpētajām un alkatīgajām valdībām. Cenas veiklos pat atlaižu kartēm. Vienkārši sāpīgas, ļoti nedemokrātiskas. Tā kā es nezinu veidu, par ko balsot. Par nacionāļiem noteikti nē, zilzemniekiem noteikti nē, pidrasiem vienotību arī noteikti nē. Tā kā varbūt par apvienoto sarakstu. Varbūt. Tā kā līdz nākamajai reizei.